Krustojumi. Braukšanas secība. Sākumā izskatīsim labo pagriezienu. Braucot pa galveno ceļu vai tuvojoties regulējumam krustojumam, kad iedegās luksafora zaļā gaisma, nepieciešams pārliecināties, vai nav tuvumā riteņbraucējs vai motociklists, kurš atrodas no jums labajā pusē. Un ja viņš ir, tad jādod viņam ceļš. Piebraucot pie vietas, kur gājēji šķērso ceļu, protams, jādod viņiem ceļš. Un nav svarīgi, vai uz ceļa atrodas šādā gadījumā gājēji pārējais vai nē. Ja gājējs jau atrodas uz brauktuves daļas, tad mēs varam pārbraukt krustojumu tikai viņam aiz muguras, neatkarīgi no brauktuves platuma. Tagad tiksim galā ar kreiso pagriezienu. Vispirms jāpārliecinās, vai krustojums nav aizņemts ar citām mašīnām. Un ja tā ir, tad izbraukt uz krustojuma nedrīkst. Un jāapstājās atļautā vietā. Kad krustojums ir atbrīvojies, tad izbraucam uz viņa centru, paliekot savā joslā. Dodam ceļu pretīm braucošām mašīnām, kuras brauc taisni vai veic labo pagriezienu. Ja uz ceļu, uz kuru mēs nogriežamies, ir divas joslas braukšanai, tas nenozīmē, ka mašīnai, kas veic labo pagriezienu, jābrauc labajā joslā, bet mēs attiecīgi kreisajā joslā. Ceļu satiksmes noteikumi saka, ka veicot labo pagriezienu apdzīvotā vietā, kur ir divas joslas, var braukt jebkurā no tām. Attiecīgi, automašīnai, kura veic kreiso pagriezienu, ir jādod ceļš. Vēl ir jādod ceļš gājējiem, un tas ir jādara atrodoties uz krustojuma vidu. Bet ja starp brauktuves malu un vietu, kur gājēji šķērso brauktuves daļu, ir vieta mūsu automašīnai, tad mēs varam pārvietoties no krustojuma vidus uz šo vietu un dot ceļu no šejienes. Tādā veidā krustojumā kreisajā pusē apstāties aizliegts. Šo zonu mums ir jāšķērso bez apstāšanās. Izbraucot no mazsvarīga ceļa, mēs dodam ceļu transportlīdzekļiem, kuri brauc pa galveno ceļu, pretīm braucošām mašīnām, kuras brauc taisni vai nogriežās pa labi, vai arī gājējiem, kas šķērso brauktuves daļu. Un to visu mēs daram, neizbraucot uz krustojumu. Tādā veidā krustojuma gan kreiso, gan labo pusi mēs izbraucam bez apstājas.